Ja nemaldos, mums ir paredzēta saruna ar Daugavpili, Latvijas biznesa attīstības un mārketinga vadītāju Inese Malnača. Kā mums ir ar šo te savienojumu? Labdien! Jā, mēs jūs redzam tagad. Jā, sveiciens no Daugavpils. Sveiciens Daugavpilī. Aplaus Daugavpilī. Lūk, es tad varētu savus replikas kontekstā vienkārši pajautāt Inesei, kā tad veicās ar senioru apmācīšanu. Ar senioru apmācīšanu viss ir kārtībā. Pie mums mācās gan seniori, gan skolnieki, gan uzņēmēji. Un šogad e-prasme nedēļas ietvaros mēs esam centušies nodrošināt dažādas aktivitātes visiem pilsētas un novada iedzīvotājiem. Un šobrīd mēs esam ķērušies pie mūsu Latensop izsludinātā konkursa Izpaudies IT stilā, konkursu rezultātu apkopošanas un izanalizēšanas. Paldies. Kāds ir, senioru procentuālais sastāvs mācīt gribētājos jūsu pusē? Mācīties gribētājos. Principā ir tā, kā Latensop mācību centrā mēs vairāk nodarbojamies ar, vidējās paudzes apmācību, ar uzņēmējiem, privātpersonām, bezdarbniekiem, un seniori pārsvarā tomēr izvēlas biblioteku, Daugavpils centrālo biblioteku vai novada bibliotekas, tā viņiem ir tāda tuvāka vide, bet pie mums arī nāk mācās un gan 70, gan ir bijis 80 gadus pieredzējis datoru iesācējs, tādā veidā. Paldies. Jā, paldies Latensop pārstāvēji. Mazs jautājums, vai jūs jau piereģistrējāties e-prasme nedēļā? Jā, protams, jau no paša rīta es iegāju mājaslapā un reģistrējos. Es laikam biju kaut kur 332. Varbūt tā tas cipars bija. Skaidrs. Paldies jums liels, paldies Daugavpilī.